Man ir vairāki jautājumi. Sakiet, lūdzu, tā es tūlīt nolasīšu. Dokumentos bija rakstīts latviešu valodas skolotājs, kā mentors citiem pedagogiem. Kā plānojat realizēt šo pasākumu, ņemot vērā, ka lielākais pedagogu trūkums ir latviešu valodas pedagogi? Šajā jautājumā es gribu teikt, ka tā ir arī lielā mērā skolu iniciatīva, un viņi jau to dara. Jo mēs arī apmeklējot skolas par to pārliecinājāmies, ka daudzās skolās latviešu valodas skolotāji pat veido noteiktas arī kolēģu grupas, pedagogu grupas, kur par šo latviešu valodas lietošanu ļoti daudz tiek diskutēts. Es teiktu, daudzās skolās ir mācīšanās grupas mentoru latviešu valodas skolotāju vadībā. Tātad stratēģija ir konkrētie, kas persēs konkrētos soļus katrā skolā, jūs vēl nezināt, skolas paši izlems, jā? Es gribētu teikt tā, kad es minēju jau savā runā par rīcības plānu, un mums jau tuvākā sanāksme jau ir 2. jūnijā. Mēs runāsim par dažādiem jautājumiem ar skolām, tā skaitā arī par pārēju uz mācībām valsts valodā un tieši par rīcības plānu izstrādi. Un mums tiešām ļoti liels veiksmes stāsts, ko gribu pateikt, ir tas, ka pat mūsu pašvaldības līmenī topošie izglītības zinātņu maģistri veica pētījumu par pārēju uz mācībām valsts valodā. Un Rīgas 34. vidusskolā ir pētījums, kur ir rekomendācijas, kā veidot rīcības plānu. Un rekomendācijas arī šo otrdienu ministrijas rīkotajā seminārā bija no Izglītības zinātnes ministrijas. Mēs no savas puses runāsim ar skolām par rīcības plānu izstrādi, un jūnijā mums būs diezgan čakli jāpastrādā šajā jautājumā, jo nevar būt, ka mēs to atliekam uz pēdējo brīdi. Un pēdējais brīdis būtu 1. septembris? Protams. Respektīvi, jums palika 3 mēneši, ņemot vērā visus skolotāju atvaļinājumus un tā tālāk. Tā tas ir, bet mēs sekojam līdz tam, ko dara arī ministrija, un ministrija nāca ar šo informāciju šo otrdienu, un mēs tiešām arī gribam darbus darīt kvalitatīvi, un to, ko ministrija jau ir veikusi, un kur jau ir metodiskie materiāli, mēs tos izmantosim par pamatu. Bet jūnija mēnesī pārsvarā ņemot vērā, kad ir eksāmenu sesija, ka vispār pirmie centralizētu eksāmenu certifikāti 9. klašu beidzējiem būs tikai 21. jūnijā, lielā mērā visas skolas jaudīgi jūnijā vēl strādās. Protams, jūnijas ir laiks. Jā, vienkārši viņam droši vien viņi ir aizņemti ar eksāmeniem, bet labi. Sakiet, lūdzu, kā plānojat nodrošināt pedagogu palīgus izglītojumiem ar mācīšanas grūtībām? Un no kurienes ņemsiet finansējumu? Jo šobrīd tie cilvēki ļoti trūkst. Ja? Un ņemot vērā, cik mums ir bērni ar mācīšanas grūtībām un ar valodas grūtībām, kā jūs plānojat nevis strādāt pie šī jautājuma risināšanas, bet atrisināt šo jautājumu operatīvi līdz septembrim? Tur ir 2 sadaļas jau, manuprāt, minēja. Vismaz sarunās provizoriski zinām no izglītības ministrijas, ka šim mērķim varētu būt arī papildus finansējums, pirmkārt. Un tā mehānisms jau ir ļoti vienkārši. Tātad nauda, kas atnāk uz pašvaldību, tālāk mēs atbilstoši rīkojumam sadalām katrai skolai, un skola saņemot kopējo finansējumu var vērtēt, kurās klašu grupās viņiem tiešām ir vajadzīgi šie skolotāji palīgi. Ir skolas, kas izvēlas, un ja viņi ir pieejams skolotājs, kam ir jau speciālā pedagoga izglītība. Viņš ar šo savu izglītību var strādāt pat vairākās klašu grupās vai būt vairākos priekšmetos klāt, tajos brīžos, kad ir vajadzīgs atbalsts klasē, un otrs strādāt arī atsevišķās grupās vai tīri individuāli. Katra skola jau izējot no savu pedagoģiskā pieejamā resursa, finansējumu arī šo jautājumu var risināt. Un ja tam tiek iedots papildus finansējums, tas jau dod reāli iespēju vismaz šos jautājumus risināt. Labi, vidējai skolai, kur būtu kādi 500-600 skolnieki, tāda ir vidēja skola, vai ne? Cik būtu tie palīgi pieejami?
Varbūt es paskaidrošu. Mēs katru gadu, un tā jau ir vairāku gadu prakse, jūnija mēnesī aptaujājam skolas, cik viņiem ir bērni, kuriem ir nepieciešami papildus atbalsta pasākumi. Jo nevienmēr tiem ir jābūt speciālo izglītības programmu bērniem. Tie ir bērni, kuriem ir nepieciešami papildu atbalsta pasākumi, ko ir noteicis psihologs. Tieši tā, jā. Un tad, kad balstoties uz šiem datiem, kad mēs, un to skolas zinu, un kad mēs rēķinam pašvaldības finansējumu nākamam mācību gadam, mēs vēl papildus uz šiem bērniem ierēķinam papildus naudiņu. Bet to, kā nauda tiek sadalīta, to lems skolas direktors. Ja rodas situācijas, ka mācību gadu laikā parādās situācija, skolā bērnu kustība notiek, ienāk jauns bērns, viņam vajag šo atbalstu. Skolas ir rakstījuši mums vēstules, un mēs mācību gadu laikā esam vēl papildu finansējumu no pašvaldības naudiņas piešķīruši. Nu labi, vidēji skolai ir viens palīgs, jo tagad ar pārēju uz valsts valodu vajadzēs vairāk skolotāju palīgi vienkārši, lai bērni saprastu to vielu, kaut vai sākotnēji. Kaut viens palīgs ir uz skolu vai nav vidēji Rīgā? Uz Rīgas valsts ģimnāziju noteikti, ka būs retos gadījumos, bet attiecībā uz pārējām skolām ir. Es gribētu teikt tikai tā, ka daudzi skolā ņem nevis pedagogu palīgu, bet ņem speciālo pedagogu kā atbalsta personāla pārstāvi. Tā kā tās situācijas ir dažādas. Katrā skolā viennozīmīgi ir sociālais pedagogs. Katrā skolā viennozīmīgi ir psihologs, logopēds. Skolotāja palīgs, tā ir viena lieta. Speciālais pedagogs, kas strādā ar bērniem, tā ir cita lieta. Pieņemsim, ja bērnam ir grūtības, tad tas speciālais pedagogs nevis sēž klāt, bet darbojas atsevišķi pēc stundām. Skolotāja palīgs darbojas stundās. Es gribu pajautāt, beidzot atbildiet man lūdzu, vai ir mums Rīgā 100 skolotāju palīgi vispār? Vai viņi eksistē? Ja viņi neeksistē, tad tā ir tukša runāšana vai rakstīšana. Ja? Es jums atbildu, ka viņi ir, un lielā skaitā par precīzu skaitli mēs varam jums iedot informāciju. Labi, paldies. Ja varat, tad uzrakstiet man lūdzu, kāda situācija ar skolotāju palīgiem. Man interesi konkrēti mazākuma tautības skolas šobrīd. Man ir vēl daži jautājumi. Sākiet lūdzu, jūs vēl minējat, ka nodrošināsiet krievu logopēdus. Cik skolās tie būtu nepieciešami, cik tie ir, skolās tie jau ir, jo logopediskie bērni šobrīd ir vairumā un ar pārējo uz valsts valodu viņi var zaudēt savu valodu. Varbūt vienkārši grūtības ar abām valodām reizē. Jā, nevienu neiemācīsies ne dzimto, ne latviešu. Jā. Es gribētu teikt tā, ka es būtu ļoti pateicīgi, ja jūs dotu laiku, mēs vienkārši šos datus jums apkoposim, iedosim, jo tiešām logopēdi mazākuma tautību valodā runājošiem bērniem skolās ir. Jautājums ir par to, ka mazākuma tautību skolās tagad vajadzēs arī logopēdus, kas runā latviešu valodā. Un šeit noteikti iezīmēsies vakances, bet kāda ir situācija pašlaik, mēs jums varēsim informēt pēc valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzes datiem. Labi, paralēli piefiksēt lūdzu, ka interese arī ir par bērnu dārziem, par logopēdiem, tieši mazākumtautību programmām. Tā, sakiet lūdzu, krievu valoda būs kā svešvaloda šobrīd, ja? Vai visās skolās, kur bija mazākumtautību programmās, tiks nodrošināta apmācība, krievu valodas apmācība? Sāksim ar to, ka latviešu valodas programmās ir nodefinēta pirmā svešvaloda un otrā svešvaloda. Tātad otrā svešvaloda bērniem ienāks 4. un 7. klasē. Skola var izvēlēties, kādu svešvalodu viņa nosaka. Pēc tā, kā tiek licencētas programmas, šajā brīdī lielā īpatsvarā dominē vācu valoda. Ļoti daudzas skolas tieši krievu valodu domā kā
ka to varētu arī bērniem mācīt fakultatīvi, kā arī ir plānots izmantot finansējumu interešu izglītības nodarbībās, kas ir tieši vērsts uz mazākumtautību skolu bērniem. Tā kā situācijas katrā skolā ir atšķirīgas, un kā mēs zinām, svešvalodu izvēle nav tā, ko nosaka skolas direktors. Tā ir arī tādā sadarbībā ar vecākiem un arī balstīt uz pieprasījumu. Kāds ir pieprasījums? Vai es pareizi saprotu, ka tie bērniņi, kas septembrī ies uz 1. klasi un ģimenē runā krieviski, viņi nedabūs krievu valodas nodarbības? Tātad, ja viņiem nav licencētā izglītības programmā šī izvēle, tad viņiem alternatīva ir vai nu fakultatīvi, vai nu arī interešu izglītības nodarbības. Un to piesaka skolā? Vai vecāki to piesaka, vai skola tos piedāvā, kā tas tiek risināts? Jo... Par otro svešvalodu vienmēr, neskatot kādas programmas īsteno skolas, ka tuvojas 4. klase, skolu direktori arī, protams, apzina, kādas ir vajadzības. Protams, jāņem vērā to, ka kāda ir cilvēka resursi, ja izvēlēsies, lūdzu, manam bērnam spāņu valodu, bet spāņu valodas skolotāja nav. Šīs izvēles ir jāsakorelē ar to, kādas ir iespējas. Tātad, jā, krievu bērniem krievu valodas sākuma nebūs, pirmos 3 gadus, sapratu. Sakiet, lūdzu, kad beidzot tiks sajaukti krievu bērni ar latviešu bērniem visās skolās, gan, un ne tikai bērni, bet arī skolotāji, jo tad būs reāla integrācija. Šobrīd mēs runājam par skolu sadalījumu. Būs bijušas mazakumtautības skolas un latviešu skolas, latviešu valodā. Jā, kad tas tiks sajaukts beidzot? Tādu teikumu, kā jūs sakat, kad tas tiks sajaukts, mēs pirmkārt negribam nesauksim. Tas nav viens datums, tas ir process. Viņš uzsāk šobrīd, definējot šīs pārēju 3 gadu laikā. Kā mēs arī iepriekš esam teikuši, tad, piemēram, šobrīd pirmsskolas sistēmā, mēs varam teikt, ka ir ļoti dažādas situācijas. Mums ir reāli grupiņas, kur puse vai vairāk ir bērni, kas nāk no ģimenes, kurā runā citā valodā, nevis latviešu, un arī skolās tāda paša tendence ir. Tam procesam ir jānotiek pakāpeniski 3 gadu laikā, un tas ir cieši saistīts ar to, vecāku izvēle, kurā skolā un kā viņi savus bērnus piesaka. Labi, jūs runājat par informācijas kampaņām, jā, ka jūs stāstīsiet, cik forši, ka bērni no 1. klases runās tikai un vienīgi valsts valodā. Sakiet, lūdzu, vai sāksiet arī informācijas kampaņu latviešu vecākiem, lai viņi vestu savus bērnus uz bijušiem mazakumtautības skolām? Arī tādas iespējas jau ir šobrīd. Ne iespējas, informācijas kampaņa ir vajadzīga, jo latvieši negrib vest savus bērnus uz bijušiem krievu skolām. Tā es negribētu apgalvot, ir piemēri, kur tas notiek, un tas ir katrs ģimenes izvēle. Tas ir ļoti rēti. Mūsu mērķis tiešām 3 gadu laikā, visā valstī, ne tikai Rīgā, ir veiksmīgi īstenot šo uzsākto pāreju 3 gadu periodā, stiprinot visus procesus, kuri notiek attiecībā uz pašu izglītības kvalitāti, nodrošinot viņu atbilstoši priekšmetu pasniegšanu latviski, radot pakāpeniski arī šo darba vidi kā latviešu valodas lietojumu, arī izglītības iestādē. Es domāju, ka tādos gadījumos, kur tas veiksmīgi jau šobrīd notiek, arī tur ģimenes labprāt izvēlas un dodas. Respektīvi, krievu bērniem, vecākiem un skolotājiem būtu jāpacenšas, lai latvieši vestu savus bērnus uz tām skolām. Es pareizi saprotu? Visiem ir jāpacenšas, katram atbilstoši tiem darba kārtības jautājumiem, kuri ir svarīgi attiecīgajā posmā, un tad jau tas rezultāts būs. Skaidrs. Pēdējais jautājums. Sakiet, lūdzu, izlasīju arī dokumenta, kā Starbrīžos un Ednīca arī būtu jāruna latviski. Kāpēc? Kāpēc ne ķīniski, kāpēc ne angliski, spāniski? Jā. Šādi piemēri un pat priekšlikumi arī mūsu piekdienu šajā direktora vietnieku seminārā izskanēja ļoti daudz.
un arī šie praktiskie piemēri, kur izglītības iestāde ne tikai mācību stundas laikā aicina un lieto latviešu valodu kā mācību priekšmetu valodu, skaidri parāda, ka bērniem, un tā izskaitā izglītības kvalitātei, pasākumi, kas notiek arī ārpus mācību stundas, ir ļoti svarīgi. Sakiet, lūdzu, ko darīsiet ar bērniem, kas atteiksies runāt latviski, runās savu starp krieviski? Noteikti tas nav mērķis pagriezt, ko mēs darīsim ar tādiem bērniem. Pirmkārt, nav šāda definējuma, uzstādījuma vai rīkojuma, ka latviešu valoda ir vienīgā valoda, kurā bērni var sarunāties ārpus mācību procesa. Iet runa par to, ka šāda veida dažādi pasākumi, vai tie ir kultūras procesi, vai tie ir teātri, vai tie ir dzejas lasījumi, vai tā ir ēdnīca vai starpbrīdis, viņa veicina valodas lietojumu un tikai dod pozitīvu ietekmi. Tātad es varu teikt droši, ja kāds aizrada bērnam, ka viņš runā krieviski starpbrīžos, es varu teikt, ka nav tādu rīkojumu un likumu, ka viņiem aizliedz to darīt. Pareizi? Tāda rīkojuma likuma šobrīd nav, bet no otras puses es arī vēlreiz uzsveru, ka šāda aicinājums, lūgums, prasība iekšēji atsevišķos gadījumos lietot latviešu valodu var būt izglītības iestādē. Labi, paldies. Tad es vēl lūdzu, ja varat, tad atsūtiet man to informāciju. Tikai varbūt precizēsim par šiem logopēdiem, tas, ko jūs minējāt. Jā. Tā ir šā brīža situācija pie šī brīža programmas sadalījuma, kāds ir šobrīd skolās. Tas nebūs vienlīdzības zīme ar situāciju, kāda būs septembrī, jo šobrīd skolas daudzas īsteno vēl arī mazākuma tautību programmas, bet nākošā gadā 1., 4., 7. klasēs šīs būs cita veida programmas.